Čau vēlreiz. Tās, kas nezina, esmu Santa Vēlande. Pēdējos 2 gadus nodarbojos ar astroloģiju, ar moderno rietumu astroloģiju un tad laižu tautās to, ko es zinu, dodu tālāk un ļoti, ļoti ceru un īstenībā arī zinu, ka tas ir noderīgi. Un tāpēc man ļoti liels prieks, ka jūs esat šeit. Vai jums ir bijusi kaut kādā iepriekš saskare ar astroloģiju? Labi, Jola. Es pat apmākot, tad, kad klikšķis ieraugot kaut kāds višķis un varbūt pēc tam tikai es pašlaik. Tagad es neapturēju, jo man bija arī tas klikšķis. Jā, forši, super. Jo mēdz būt dažādi uzskati, aizspriedumi par astroloģiju. Man pašai arī es atzīšos. Un tad 2 gadu laikā es mēģinu tiem tikt pāri, jo es esmu ierauta tieši tur. Un man nekas cits neatliek, kā ietam pretī un mainīt varbūt to uzskatu par astroloģiju. Jo tas virziens, kur es eju, ir modernā rietuma astroloģija un ir mazliet savādāks tas redzējums un savādāk tā pieeja nekā tradicionālajā astroloģijā. Protams, pamatiņš jau ir viens un tas pats. Daudz kas ir tāds pats, vienāds, bet tā pieeja, kā mēs skatāmies un kā mēs viņu izmantojam sev par labi, ir mazliet atšķirīga. Un tā mēģinam. Mans pirmais slaids. Tad par mani es ātri pastāstīšu, kā vispār tas mans ceļš sākās šajā pasaulē, ko man tas deva. Un, tas ir tā, lai jūs vairāk saprastu, ko tas vispār var mainīt, iepazīstot sevi caur šādu instrumentu. Un tad tālāk iesim vairāk pie praktiskām daļām un pie teorijas arī mazlietiņ, un tad pēc tam arī papētīsim vairāk jūsu kartes, varēsiet uzdot jautājumus un tā tālāk. Par mani. Tad mans pārmaiņu ceļš sākās pirms 2 gadiem, 2023. gadā. Ja godīgi, nebiju domājis, ka kādreiz nonākšu šādā tēmā, jo visa man iepriekšējā dzīve bija saistīta ar jurisprudenci, ar tādām nopietnām, svarīgām tēmām, un man arī ļoti patika. Pat vidusskolā apsvēru iespēju doties uz Rīgu mācīties jurisprudenci, bet, diemžēl, vai par laimi satiku savu vīru un nekur negribēju vairs doties. Tad es paliku tepat Liepājā un, kaut kur vajadzēja mācīties, bet es jau tad īsti nezināju, ko es gribu, jo man tikai likās, ka man viss kaut kas interesē, bet tajā pašā laikā nekas neinteresē. Un tad bija tāds, labi, es gribētu kaut kādu uzņēmumu vadītāju būt, un tad tur, kur viss gāja, tas bija uzņēmēja darbība, visi tie, kas nezināja, kur iet. Un tāda bija arī es aizgāju. Patiesībā man ļoti, ļoti patika, es nenožēloju to izvēli, bet, tas tāds, ne šis, ne tas, jo īsti jau pabeidzot to augstskolas nevar iet tagad pēkšņi vadīt kaut kādu lielu uzņēmumu. Un, tajā laikā es arī strādāju pie tiesas izpildītāja, tur tiesā strādāju, dažādās tādās instancēs, kur vairāk ir tiešām darbs ar dokumentiem, ar cilvēkiem mazlietiņu, un viss bija labi. Tad nāca bērnu periods, un pirmais bērns, otrais bērns viens pēc otra, un tad jau arī sākās tās domas, kad, ko darīt tālāk, jo es zināju, ka es negribu atgriezties atpakaļ biroja darbā, jo man kaut kā jau bija tā iekšējā sajūta, ka man gribēs pēc iespējas ilgāk palikt ar bērniņiem mājās, un tad kaut kā to visu apvienot ar to, ko es darītu. Un tā radās manas idejas, kas man patiesībā visas idejas, kas man ir radušās, ir dekrēta laikā. Pirmā ideja, varbūt kāds jau zina, man bija debesmanā, bērnu istabiņa, bērniem bumbu istabiņa, un viņa ļoti veiksmīgi tika realizēta ar pirmo bēbi uz rokām. Es uzrakstīju projektu, dabūju naudiņu, finansējumu, izremontēju tur no pilnīgi grausta tās telpas. Un tad, kad piedzima jau otrais, tad tikai patiesībā mums izdevās viņas atvērt un sākt tiešām darboties. Un tad 5 gadus ļoti veiksmīgi tur viss notika līdz pagājušā gada aprīlim, kad es izdomāju, ka man pietiek.
Un, jā, un tad tas viss notika arī ar mazulīšiem uz rokām, un tagad man ir 3. mazulīts uz rokām, un es sāku atkal pilnīgi kaut ko citu darīt. Tā kā izskatās, ka tie mazulīši man dod tādu iedvesmu, jā, bet es zinu, ka daudzām māmiņām tā ir, un tā kā ir brīvs laiks, kad padomāt, pameklēt, pamācīties un saprast, ko tad gribas. Bet jā, kamēr tas viss notika, viss bija forši. Man tiešām vispār nebija par ko sūdzēties, bet iekšā visu laiku bija tāda sajūta, ka kaut kas nav līdz galam, ka man gribās kaut ko citu darīt, kaut ko lielāku, kaut ko, nezinu, kur var palīdzēt kādam vai, bet es nezināju, kas tas ir. Un tā pagāja kaut kādi 7, 8 gadi tajā sajūtā, ka, es nezinu, ko es gribu, es tur visu kaut ko skatījos, mācījos, mēģināju, bet, nekas neiedeva tādu īsto sajūtu, jā, vot šis ir. Un es pat pamēģināju programmēšanu, veselu gadu nomācījos. Man ļoti patika, bet 2. gadā es sapratu, ka es vairs netieku līdzi ar ģimeni. Tas ir diezgan grūti. Tur jāiet pēc vidusskolas uzreiz. Tad arī tas man aptrūkās, jo tas arī bija tas, kas man patika. Un tas ir ļoti likumsakarīgi, jo gan programmēšanā, visas IT sfēras, gan astroloģijā par viņām atbild vienas planētas, un viņas ir tā kā vienā katliņā abas divas, tāpēc, kaut kā es sāku ar vienu, bet nonācu beigās uz to ezotērisko pusi. Un, jā, un tad, ziniet, tā sajūta jau palika tāda, kad jau, tā kā nāca bišķi tāda depresīva virsū, ka likās, es vienkārši nekad neizdomāšu, ko es gribu darīt, un es tā arī nonīkšu visu dzīvi, un neko es nebūšu sasniegusi, un varēšu iet atpakaļ savu biroju darbu strādāt. Bet kaut kā netīšām, tajā 2023. gadā es uzgāju, protams, Instagramā viena meitene, man likās, ļoti interesanti, tur stāsta visu kaut ko, un viņa stāstīja par astroloģiju. Mana astroloģijas skolotāja, pie kuras es esmu izmācījusies, un kurai es īstenībā ļoti, ļoti pateicīga esmu par to, ka viņa ienesa šādu veidu astroloģiju Latvijā, viena no pirmajām ar šādu pieeju, un ir tiešām pavilkusi līdz ļoti daudz cilvēkus, un arī mācoties un esot tajā visā burbulī, es redzu, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir mainījusies dzīve uz foršo pusi, izmantojot to, kas šeit ir iedots. Un tad viena no tām arī biju es, kad es atceros, paņēmu kādu kursu, kā jau tas vienmēr sākās tikai priekš sevis, tur papētīt, paskatīties, jo es nezināju, ko es gribu, tad varbūt man kaut kāds ceļš tur pavērās. Un es sapratu, kad ir pilnīgā pakaļā, kad vispār nav nekas, es tā kā nedaru dzīvē neko no tā, kas man ir tur ielikts tajā dzimšanas brīdī, kāds man tur ir tas potenciāls, un man palika ļoti bēdīgi. Un, tas bija tāds, laikam, pagrieziena punkts, kas sapratu, ka es šitā vairs negribu, un tad jāmēģina vienkārši paņemt un maksimāli izdarīt to, kas tur ir. Paskatīsimies, kā būs. Vienkārši eksperiments, jo nekad jau neviens nav garantējis, ka tas tiešām notiks un strādās. Jā, un tad tā arī es sāku ar saules iedegšanas mehānismiem, par ko arī ir mūsu šīs dienas tēma. Tas ir tāds pamatiņš, ar ko jāsāk. Vispār, ja gribu tikai iepazīties ar to astroloģiju no šīs puses. Un ļoti interesanti, jo man vienkārši pāris mēnešu laikā dzīve mainījās par 180 grādiem. Es sāku darīt visas tās lietas, ko es kādreiz biju domājis, ka es nekad nedarīšu, ka tas vispār nav priekš manis. Pirmkārt, es sāku ar, savā sarakstā pastījos tās lietas, kas man izdomāja, labi, šo varētu pamēģināt, šo varētu, un tad es sāku ar fotosesiju. Man pirmā fotosesija mūžā tā bija, un man vienmēr likās, ka man nepatīk fotografēties, man nebija nevienas bildes telefonā, bet es saņēmu, aizgāju, un ir jau tīri labi, jā, un tad es sapratu, ka kaut ko jau viņš tikai iededzina tā darbība. Un tā, vēl kaut kādas darbības, vēl kaut kādas, un beigās man kursu ietveros bija jāsāk tā kā praktiski konsultēt cilvēku, lai tās zināšanas nostiprinātu. Un patiesībā, lai arī tas bija bailīgākais, tas bija pats labākais, kas tur bija, it kā piespiedu kārtā, bet brīvprātīgi, jo it kā likās, ka vajag tomēr to certifikātu dabūt, ja es esmu tur vairākus mēnešus mācījusies un mocījusies, lai saprastu, tad bija jāsāk likt Instagramā visādi storiju, kas arī bija šausmīgi grūti, cilvēkam, kurš vienmēr tikai skatās un liekas, viņam labi sanāk, es nekad tā nevarētu, super, vienkārši, tā. Un tā kā bija tiešām jāsāk likt tas pirmais storijas, tev jānofilmē, es atceros 40 minūtes pirmo, vienkārši iefilmēju, nepatīk, vienkārši tik nenormāli. Īstenībā, pat to pielīdzina tādam pašam, kā cilvēks atnāk uz skatuves un uzstājās lielas auditorijas priekšā, lai,
tā tas vienkārši ir psiholoģiski, tāda ir sajūta, ka tu sāc to darīt. Bet, pēc tam jau pierod un paliek mazliet vieglāk. Jā, un tad bija vienkārši vairākas tādas darbības, ko es sāku darīt, kas bija tā kā vispār tas, ko es iepriekš nedarīju. Un tāpat astroloģija, vis kaut kādas psiholoģijas tēmas izzināt, un beigās vienkārši viss tā bildīt salikās un puzlīti tā, ka arī viss iegriezās ļoti liela atsaucība. Man pirmajos 2 mēnešos bija vairāk kā 80 konsultācijas. Es nezinu, kā es to izdarīju, bet es sapratu, ka beigās bišķi pa daudz bija, un man tāda, bišķi pagaid jānomierinās, lai arī neizdeg. Jā, bet tā bija nenormāli laba prakse, jo es sapratu, ka tas strādā, kā tas strādā, un man vienkārši radās tā pašpārliecinātība, ka tur kaut kas ir, ka tiešām tas darbojas. Jā, tāds bija mans 2023. gads, tāds ļoti liels pagrieziena gads, un vēl jau interesanti bija tas, kad, kā jātiek galā ar visām tam savām iekšējām bailēm un šaubām un par to, ko domās citi. Jo es vienmēr esmu laikam domājis, ko padomās citi, ko par manim teiks, nedodies tur kaut ko sliktu, kaut kāds slikts komentārs un tā tālāk. Bet tam visam bija jātiek pāri. Tas ir procesā vēl joprojām. Bet lielākais arī no ģimenes, jo mans vīrs ir super racionāls cilvēks, viņš vispār netic tādām lietām, arī tur vīra tēvs, un es arī ļoti baidījos, ko teiks man vecāki par to, bet beigās viņi laikam jūt, ka man patīk, un viņi man ļoti visi atbalstīja. Un tagad jau ir tā, ka viņi laikam ir pieraduši un pieņēmuši mani un atbalsta un saka, lai man veicās un tā tālāk. Jā. Tā, kas man te tālāk ir. Nestrādāja tā saulīte, par ko mēs arī vēlāk parunāsim, un tad, kad es viņu ieslēdzu, es sāku darīt tās lietas, viss ļoti ātri sāk sakārtoties, viss ļoti vienkārši iegriezās tādā tempā, ka es vispār nesapratu, kas notiek, man likās, wow, tiešām riktīgi kruti, jo sāk tas notikt, sāk visādas vēlmes piepildīties, pēkšņi parādās tāda iespēja, tā, kad tiešām iegriežās tā dzīve, tāda ļoti, ļoti interesanta un jaudīga. Un laikam viss notika tik strauji, ka es reāli sabijos un laikam bišķiņ sev nospiedu tādu bremzīti iekšā, jo es nenoticēju sev, un tad es domāju, varbūt man vēl kaut kāds papildus darbiņš tomēr jāatrod ir. Un es kaut kādā mistiskā veidā to darbu tomēr arī dabūju. Es gribēju vienkārši bišķiņu piestrādāt. Un, diemžēl vai par laimi es viņu dabūju. Un birojā turpat ar tieslietām saistībām. Un tas vienkārši bija laikam mans pārbaudījums, vai tiešām tu to vēlies darīt. Jo, tajā vietā esot, es sapratu, ka es to vēlos darīt un ka es vairs nevēlos atgriezties tādā vietā, kur es nejūtu to piepildījumu, lai arī man tur viss patīk, man viss sanāk un viss ir it kā forši, bet sirsniņā nav tā sajūta. Jā, tad es tur vienkārši pabiju, izaudzēju savu bēbītu ēderā un tad devos dekrētā. Un tad beidzot ir dekrēts pienācis un es varu izbaudīt atkal visu to, ko es daru. Protams, ne ar tik lielu atdevi, bet vismaz cik es varu, tik es daru. Un tāpēc es ļoti, ļoti priecājos, ka ir šis pasākums, lai arī nav pilna zāle, krēsli nelūst, bet man ir tā iespēja atkal būt cilvēkos, publiski uzstāties, jo tas ir viens no maniem saules iedegšanas mehānismiem, tas ir tas, kas man dod enerģiju. Un es zinu, ka es aiziešu mājās, vienkārši nevarēšu aizmigt, jo man vienmēr pēc šādiem pasākumiem tā ir, jo es esmu paņēmusi to savu, iededzinājusi savu saulīti, par ko mēs vēlāk arī runāsim. Jā, un tad šobrīd, īstenībā šajā nedēļā ir arī tādas iekšējas tādas lietas notikušas, ka man liekas, ka es esmu beidzot iekāpusi jaunā nodaļā, jo šie 2 gadi bija tādi mācīšanās, izaugsmes, vispār saprast, ko es gribu, kā es gribu, un tāds, iešam pretī bailēm. Un tad tagad, laikam, tas iekšā bišķiņi ir daudz maz nostiprinājies, un tad man liekas, ka tas var jau iet nākamajā līmenī. Man ir arī daudz tādi jaunas idejas un projektu priekšā. Tā kā es šodien atnācu pilnīgi ar jaunu enerģiju, ar jaunu iedvesmu, un es ļoti ceru, ka es jūs arī varēšu ievilkt tajā, un ka jums kaut kas būs noderīgs, un tādā veidā. Tā. Aizmuka. Un tad mazliet vispārīgi par to astroloģiju.
man ļoti, ļoti patīk šī astroloģija, ko es mācos, jo viņa ir tāda, vairāk, man liekas, piemērot mūsdienām, mūsu paaudzei, cilvēkiem, kas ir vērsti uz izaugsmi un kas nemeklē attaisnojumus un nedomā, vai pasak man to, un tad, lai es varu tur neko nedarīt un gaidīt, ka man tā un tā notiks. Bet šeit īstenībā jāsaprot to, ka mēs paši diezgan daudz ko varam ietekmēt ar savām darbībām, ar izvēlēm. Un, jā, pilnīgi mēs varam ietekmēt to, kā mēs izdzīvosim to savu karti, vai mēs izdzīvosim pa augšējiem stāviem, vai mēs izmantosim visu to, kas mums tur ir iedots, vai pa vidiņu kaut kur, vai pa zemākajiem stāviem. Tāpēc varbūt tā, ka jums diviem cilvēkiem pilnīgi vienādas kartes, vienādi rādītāji, jūs vienā dienā, vienā minūtē esat dzimuši, bet katrs izdzīvo pilnīgi savādāk. Tāpat bieži vien to var redzēt kaut kādās slavenībās. Viņam ir nenormāli liels potenciāls. Viņš varētu tur iet, darīt, dziedāt, būt aktieris. Un, ir tādi, un tajā pat laikā cilvēks visu to savu radošo potenciālu var palaist ar pieskaru un aiziet, palikt par alkoholiķi. Tas ir tādā veidā, lai saprotams, kā mēs varam to karti izdzīvot. Tāpēc ļoti daudz, kas ir mūsu rokās. Un astroloģija palīdz sadzirdēt sevi. Nav tā, ka es jums teikšu, tagad tev jādara tas, un ja tu to nedarīsi, tad viss būs slikti. Bet viņi pašam palīdz tikai ieraudzīt kaut kādas lietas, jo bieži vien kaut kādas lietas, kas ir zemapziņā vai ko mēs paši neesam varbūt pamanījuši, astrologs jums pasaka, un tad liekas, jā, varbūt tiešām tā ir. Un tad cilvēks ar to domu dzīvo, un tad pēc laika viņš ir izcēlis to apziņā, un pēc tam viņš var saprast, kad varbūt es tiešām varu kaut ko tādu pamēģināt vai realizēt, jo pat līdz tam ir tā sajūta, ka nē, es nekad neko tādu nedarīšu. Un tas man patīk ļoti. Viņi iedod tādu atļauju un nostiprina to mugurkaulu un tādu grūdienu uz priekšu. Bet, protams, mans mīļākais teiciens ir viena labā ziņa un viena sliktā ziņa. Labā ziņa ir tā, ka jums tiek iedots tas instruments, darbības, bet sliktā ziņa ir tā, ka jums pašiem tas viss ir jādara, lai kaut kas mainītos un lai kaut ko tur iededzinātu. Astroloģija parāda tādas efektīvākās stratēģijas. Mēs varam darīt visu kaut ko dzīvē, mēģināt, tas viss ir ok. Bet, ja mēs skatāmies pēc astroloģijas, tad viņi parāda tādus īsceļus, tādus ātrākos ceļus, un kur tev būtu visefektīvāk. Tā kā, piemēram, manā gadījumā, es varu iet strādāt birojā, man ļoti patīk arī ar papīriem darboties, man patīk kārtība, es kaut kā redzu tādu lielāku bildi, un vienmēr viss sanāk, viss ir forši, bet, man tas neko daudz pašai nedod. Bet, piemēram, tagad es esmu astroloģijā, tas ir mans aicinājums arī pēc astroloģijas visiem rādītājiem, un tas ir pilnīgi savādāk. Tas ir tā kā mans īsceļš, kā es varu sasniegt vairāk, justies labāk, nopelnīt vairāk un tā tālāk. Un tā dažādas tēmas, kur mēs varam atrast tos savus čītkodiņus, tos priekšā pateikšanas, tās norādītas, un tad mēs viņus varam vai izmantot, vai neizmantot. Un, bieži vien ir arī tā, ka mums, tāpat jau arī man ir ļoti daudz tā informācija, tur viss kaut kas, bet, pirmkārt ar prātu mēs to visu nevaram tā ātri vienā mēnesī vai tur pāris mēnešos aptvert un izdarīt, bet, palēnām ar laiku to visu var ieviest, un tad, protams, atkarīgs no mums pašiem, cik daudz mēs to gribam, un cik daudz mēs atļaujamies tajā iet. Un, tāpēc arī ir tas šīs dienas nosaukums, kas man atnāca, bija kā kļūt par savas dzīves autoru. Tieši tādēļ, ka mēs varam tikai sevi iepazīt dziļāk un saprast, ko mēs gribam, un mums nebūs vispār vairs nepieciešams kaut kādas norādes, mums nebūs jāiet pie astrologa, pie cilvēku dizaina speciālista. Mēs jau iekšēji zināsim, ko mēs gribam, kur mums jāiet, kas mums jādara. Ir ļoti bieži cilvēkiem tas jau ir notiek dabīgi, intuitīvi, bet ir daļa cilvēku tādi kā es, kuriem tas nenotiek dabīgi un intuitīvi, un tad ir jākapājās un jārok, jāmeklē tas savs ceļš, lai beidzot nonākt tur, kur jānonāk. Bet es īstenībā varēju arī nobīties, neiet, nestāstīt nevienam, nerādīt neko, un tā arī dzīvot. Bet es izvēlējos riskēt un iet tajā savās bailēs.
Nu tā, jā, mēs iemācāmies, šeit ir instrumenti, kas iemāca virzīt to enerģiju tur, kur mums vajag. Tāpatām arī ir kaut kādas gada prognozes, ir tēma, un mums ir ieteikumi, ko labāk darīt šajā gadā, ko labāk nedarīt, vienkārši kur mums ir efektīvāk kaut ko darīt, un arī šo gadu mēs varam izdzīvot daudz ļoti forši pēc visām tām pozitīvajām ietekmēm, vai arī nedarot neko, vai darot kaut ko pretēji tām enerģijām, mēs vienkārši viņu izdzīvojam pa zemākajiem stāviem. Es arī vēlāk pastāstīšu kaut kādus piemērus. Un jā, vēl man patīk tas, ka ir nevis tikai tīra teorija, tur kaut ko runā un kaut kur tas viss paliek, bet ka ir praktiski uzdevumi, praktiski saraksti, praktisks ikdienišķas darbības, ko var ielikt iekšā katru dienu, un tādā veidā sasniegt tos rezultātus. Man ļoti viegli runāt, jo es visu to pati pārbaudīju vairākas reizes, un tad, kad es sāku strādāt un es vairs nedarīju daudz tās lietas, kas man tur ir, es vienkārši sāku just kā krītās enerģija, kā viss sāk apstāties, un sāk besīt viss un nepatikt, un tā kā es sapratu, ka es vairs negribu tai sajūtā. Šobrīd man ir bērnu kopšanas atvaļinājums, esmu ar zīdainīti rokām, un arī, protams, nesanāk tik daudz tās lietas darīt, un arī šis periods sievietēm ir tas, kad tā enerģija aiziet kaut kur citur, un pašām sev un tam visam sevis kurināšanai nepaliek tik daudz, bet tas ir normāli, tā visām ir. Un tāpatām arī kaut kādos periodos, kad ir kaut kādi zaudējumi dzīvē vai kaut kādas stresa situācijas, tādas ļoti liels, ka psihe ir kaut kāds bojājums, bet kad ir tiešām kaut kāds situācijas, ar ko jātiek galā, tādas lielākas, tad arī būs grūti tur dedzināt savu saulīti un iet priecāties un darīt visu kaut ko. Bet var, jo man arī te viena paziņa, viņa teica, viņai nomira tūs cilvēks, viņa teica, riktīgi slikti jutās, viņa saka, es zinu, ka man bija tas saraksts, es vienkārši ņēmu un skatījos, ko es varu darīt. Viņa saka, ja godīgi, es tikai dēļ tā tiku ārā, daudz maz normāli no tā viss bezdibeņa. Tā kā var arī tā. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs jau droši varat. Jā, un tad tas pamatiņš, ar ko mēs sākam, par ko mēs arī šodien runāsim, ir tas personības kodols. Tās mūsu 3 svarīgākās planētas, patiesībā 5, bet šodien par to pašu pamatiņu, par saulīti. Tā ir mūsu saules zīme, gan jau, ka jūs noteikti visi zināt savu horoskopu zīmi. Tā ir tā pati. Tad ir mēness zīme un ascendents. Un saulītījā ir tas, kas es esmu, kāds es esmu, kāds ir mans pašvērtējums, kas man jādara dzīvē, kā man jāizpaužās. Mēnesiņš savukārt ir par emocionālo pusi, par to, kā mēs jūtamies iekšēji, par to, kā mums kvalitatīvi atpūsties un relaksēties un mazināt to trauksmīti un stresiņu. Un ascendents, tas atbildīgs par mūsu ķermeni. Tātad kādas darbības vai enerģijas ieviest ikdienā, lai mums ķermenis justos vesels, spēcīgs un enerģijā. Un tad ir arī Mars, Merkurs un Venēra, kas arī ir mums personiskās planētas. Šīs visas 5 strādā visiem cilvēkiem visu mūžu. Un, sākot no dzimšanas, viņas palēnām viena pēc otras ieslēdzās, un katra iedod kaut ko savu, un tad arī mēs ļoti labi to varam novērot uz bērniņiem. Tur 3 gadiņos, 4 pieslēdzās saulīt, kāds viņš paliek tur, es pats, es visu tā, un jau zinu, ko viņš grib pozitīvā gadījumā. Tad pēc tam tur pieslēdzās tas Merkurs un Mars, un tad viņam atkal ir jauda, enerģija, motivācija kaut ko iet darīt, un tā tālāk. Jā. Tad tas ir tas, ko var pētīt, darīt un ar ko strādāt. Jā, tad pirmais ir tas ascendents. Tā ir, es jums pēc tam rādīšu arī karti, paskatīsimies, kur jums ir katrai. Un šeit būs vienkārši tādi arī konkrēti ieteikumi, ko jums darīt, lai tiešām... vai arī jūs pamanīsiet, ko jums tā kā obligāti nedarīt, lai jūs justos labi, jo ir citreiz tā, ka cilvēks ieraug, un viņš jau bācis tieši to visu laiku dara, es tieši visu laiku steidzos, vai es visu laiku tur šito tā kā, tādas svarīgas mazas nianses, jūs pašas varēsiet papētīt, paskatīties, jūs jau sapratīsiet, ko jūs darat, ko jūs nedarat no tā, un tā kā būs interesanti.
Un arī šādi izpaužoties ar savu ascendentu, jūs pievelkat savus cilvēkus, cilvēkiem jūs iepatīkaties, viņi grib iet pie jums un varat sasniegt vairāk. Mēnestiņš, tas ir par emocionālo pasauli, kā jau es teicu, par iekšējo pasauli, un viņš ieslēdzās, patiesībā viņš uzreiz kā bērniņš mazais piedzimst, mēnestiņš sāk darboties automātiski, un tas notiek līdz aptuveni 3 gadiņiem, un par to periodu ir atbildīga mamma, tāpēc ļoti, ļoti svarīgi tos pirmos 3 gadus iedot bērnam to savu mīlestību pēc iespējas vairāk, jo tādā veidā viņam rodās drošības sajūta, viņš pēc tam dzīvē ir daudz drošāks, viņš var iet, darīt, un viņam nav trauksme, un tiešām viņam viss daudz labāk veicās, ja ir bijis tāda pareizā piesaiste bērnībā, un ir tiešām viss dabūts no tās māmiņas. Varbūt arī, ka tā nav, tad vienkārši tie scenāriji dažādi, un tad mēs redzam, kā cilvēkam ir, bet labā ziņa ir tā, ka arī šeit ir tas instruments katram pēc mēnesi zīmes, ko jūs varat integrēt ikdienā, lai iedot sev tādu iekšējo mieriņu, un jums vairs nebūs vajadzīgs mammas mīlestība, bet jūs to varēsiet izdarīt savādāk. Un tad, protams, ļoti svarīgi, lai mums ir tas pamatiņš sakārtots un ieslēgts, jo savādāk pretējā gadījumā beigas grūti iet tālāk un tikai iet sasniegt kaut ko, realizēties un pašizpausties, ja mums ir iekšā viss slikti, drūmi, bailīgi, un mēs laik domājam, kā izdzīvot, kā pielāgoties visiem, jo mēnesiņš ir tas, kas pielāgojās, un viņš tā kā, jā, kā ir, tā ir, es pielāgošos, vienalga vai ir labi vai slikti, dzīvosim tā, kā ir. Un tad arī katrs skatīsimies jūsu mēnesi zīmes, mājas, aspektus, un tad izrunāsim, ko tas viss dod un kā ir tieši jums. Jā, un tur būs tās darbības, konkrēts sarakstīns arī ar darbībām, kuras jūs varat izmantot, lai tā riktīgi forši atslābinātos un atpūstos, tā kā relaksētos. Jo, piemēram, ir citi cilvēki, ar mēnesi saunā, viņš nevarēs sēdēt dīvānā, atpūsties, viņš vienkārši sāks jūgties nost, viņam vajag iet, skriet, kaut ko darīt, sacensties, bet, piemēram, mēnesiņš vēzītī, viņam tieši vajadzētu mājās pie svecēm, pagulēt, atpūsties, pačalot, uztaisīt kaut ko garšīgi ēst, pačubināties ar ģimeni un tā tālāk. Tā kā ļoti atšķirīgi ir tie veidi, kā mums katram saņemt to, ko mums vajag. Tad pēc tam runāsim jau dziļāk par to. Un tad mūsu slavenā saule, saule jeb horoskopa zīme. Un tas ir tas mans potenciāls, mani talanti, kāds es esmu cilvēks, kāds ir mans ceļš, kāds ir mans pašvērtējums. Un tā saulīte slēdzās iekšā aptuveni ap tiem 4 gadiņiem. Un par to ir atbildīgs tēva figūra. Un tas no 4 līdz 10 gadiņiem svarīgi, ka bērnam ir tas tēvs klātesošs, vai arī, ja nav tēvs, tad kāds cits vīrietis, kas viņam var iedot to vīrišķo sajūtu. Un, ļoti labi, ja viņš ir labs, jo tad viņš tajā bērnam iedod to pašvērtējumu, kad jā, es esmu labs, es zinu, ko es gribu. Un es varu iet pasaulē, un man ir tā kā viss droši un visi vārti vaļā. Bet bieži vien tā nenotiek, un tad cilvēki turpina dzīvot tajā mēnesi periodā un tajā izdzīvošanas, pielāgošanās periodā, un ļoti grūti viss notiek dzīvē, grūti sasniegt, vienkārši grūti. Un tā var dzīvot līdz 29, 30 gadiem, un pēc tam tā enerģija beidzās kaut kāda, un tad var palikt vēl grūtāk. Cilvēks var izdegt, un vispār viņam pazūd enerģija un spēks kustēties tālāk uz dzīvi. Bet, jā. Un, tāpēc arī ir, kāpēc citiem cilvēkiem viss notiek dabīgi, viņi jau iet pa savu ceļu, tāpat arī mēs paskatīsimies, kā jums ir, vai jūs jau esat uz savu ceļu, vai jūs esat dzīvē sajutušas, kas jums jādara, vai viss jums tur strādā. Un vienkārši citiem tas notiek dabīgi, jo viņam bijuši ļoti labi mamma, labs pamatiņš, un ļoti labs tas periods, tēva periods, vai tēvam ir bijis vienkārši arī dzīvē labs periods, kamēr tas bērns ir maziņš. Un tas viss tad atspoguļojas uz to cilvēku, un viņam vienkārši
ir ielikts iekšā, un viņam viss notiek dabiski, automātiski. Viņš zina, ko viņš grib, viņš zina, kur viņam jānonāk. Un, ir vienkārši arī strādājot un skatoties kartes un runājot ar cilvēkiem, es redzu, ka tas tā arī notiek. Vēl variants, mans variants. Man ļoti labi bērnība, man ļoti labs tētis. Es pat atceros bērnību kaut kādus tur gadus, ka man viss strādāja, viss bija labi, saulīte. Bet tad ir kaut kādi apstākļi, kur tu nonāc, vai nu cilvēki, vai nu draugi, vai nu vienkārši tur, aprecies un kaut kur pazaudējies. Sācis vienkārši dzīvot pret sevi, un tev tā saulīte izslēdzās, un tu vienkārši kaut kur noklīsti. Tā var būt. Bet tāpēc ir tas instruments, un mēs viņu varam droši slēgt iekšā, zinot to informāciju. Un tad tie saucās saules iedegšanas mehānismi, arī konkrēts saraksts katram pēc vairākiem rādītājiem kartē. Viņi tur sakombinējas, un katram viņš ir individuāls no saviem tiem rādītājiem. Par 29 gadu vecumu es teicu, līdz tam varam dzīvot, bet tad tas ir tas periods, kad bieži vien vispār cilvēkiem ir kaut kādas pārmaiņas dzīvē un domas un visādas situācijas, un tad ir jāsāk bišķiņ pašam domāt, vairs nepietiek ar to, kas mums ir ielikts bērnībā, tas kaut kāds potenciāls, bet tad jau jāsāk pašam kustēties un meklēt, kā to savu enerģiju radīt un ģenerēt. Un šeit arī mēs skatāmies, kā jūs teicu, saules zīme, saules māju un aspektu. Par to visu mēs runāsim vēlāk. Pastīšos, cik ir pulkstenis, lai es tā neaizrunājos. Tad tas viens, pēc kā mēs vispār varam identificēt sevi, ir pēc tā saules. Un šeit ir kaut kādas pazīmes, kas ir, ja viņi nestrādā, jūs varat palasīt, padomāt, kā jums ir. Bet visbiežāk, nav enerģijas, es nezinu, es jau arī laikam konsultējot, es jau redzu, daudz maz runājot ar cilvēkiem, vai pat labi konsultācijā es uzreiz varbūt to nevaru sajust, bet tādi cilvēki, kas ir apkārt, var jau redzēt, kuram tā saulīte vairāk strādā, kuram ne, un tad tā interesanti pavērot. Bet, parasti tādi apmaldījušies par dzīvi, nav aicinājumi, viņi gribēs iekrist tādā upurlomā, visi citi ir vainīgi, tikai ne es. Viss ir slikti un tā sajūta, ka labi, kā ir, tā ir, es jau pacietīšu, ko tad es vēl vairāk varu gribēt. Un, tā kā nav arī tās vēlmes, nav vispār kaut kādi mērķi un bail no visu kaut kā, un tad labāk ierušināties mājās savā likšdiņā un neko nedarīt. Meklējam attaisnojumus un ļoti grūti pieņemt vispār kaut kādus lēmumus, lai gribās ar kādu pakonsultēties. Ir daži zīmes, kuriem tas ir ok, bet tā globāli, tikai cilvēks pats nespēja pieņemt, un tad viņš ir tikai atkarīgs no citu viedokļa, un tad iet viņam prasa, un tiešām un tā un tā. Tā kā, nav tas mugurkauls, un nav tā vispār tā pārliecinātība par to, ko viņš dara un ko viņš vispār saka, un tādā veidā. Tā kā grūti arī sevi novērtēt un savus pakalpojumus. Un šeit vēl daudz pazīmes. Tad pašvērtējums ir atkarīgs no tā, ko citi pasaka. Vienā brīdī viņam liekas, viss ir baigi forši, es tur baigi labais esmu, bet tad atnāk kaut kāds kolēģis un pasaka, zini, tev tur īsti tā kā nesanāk. Un tad viss ir slikti un iekrīt tajā upurītī un tā kā grūti tikt atpakaļ. Varbūt kaut kāda ierobežojoša sajūta, ka es nedzīvoju īsti tā, kā es vēlos, vai visiem citiem jau tur sanāk, viņam veicās, viņam tur labāk ir, bet man nav lemts un tādā veidā. Tā kā, visas pretenzijas pret sevi, pret savu ārienī, pret savu pašizpausmi grūti vispār parādīties, runāt. Un nav savs viedoklis, gribās visiem izpatikt, people pleaseri. Šeit īstenībā ļoti daudz pazīmes, ne visas tik traki nebija. Man bija arī pirms tiem 2 gadiem. It kā man likās, ka viss ir normāli. Viss jau arī bija normāli, bet man tāda tendence bija vienmēr visiem izpatikt, vienmēr visiem piekrist, ar visiem draudzēties. Un beigās jau tas palika tā ļoti neērti un priekš manis pašas, un tad es sapratu, ka tā vairs nevar darīt, bet tā tas ir. Viss kaut kas iemācīts. Un šeit atkal būs, kas ir, ja saulīte strādā, ja saule deg.
cilvēks vienkārši zina, ko grib, un attīstot tās īpašības, kas tur ir ieliktas tajā kartē, tai tavai saules zīmei un mājai, tu vienkārši paliec, tev vienkārši ir tā iekšējā sajūta, ka tu dari dzīvē to, ko tu dari, un ka tu zini, ka tev tur ir jāiet, un ka viss ir kārtībā. Tu spēj izteikt viedokli, spēj to pamatot, tev nav bail tur kādam nepiekrist, un nedodies kāds kaut ko slikti pateiks. Pateiks, kā ir, tā ir. Tā kā, tā daudz kas pretējs, kas jau bija iepriekšējā sarakstiņā, bet vēl forši ir tas, kad cilvēkam deg saule, var redzēt vienkārši to dzirkstelīt acīs, un viņš ir tā vienkārši kaifo no dzīves, un viņam ļoti daudz tādas iespējas nāk, un varbūt esat redzējuši, ir tādi cilvēki, kad viņš to dara, un viņam tas, un viņam sanāk, un vienkārši tāda maza enerģijas bumba. Un tas ir īstenībā arī viens no efektiem, kad mēs sākam pildīt šīs darbības, jau ieviešam viņas tā kā apzinātāk ikdienā. Un viss tā kā notiek kaut kā viegli, un viss pats saliekas. Protams, tas neatceļ to, ka dzīve ir dzīve, un kaut kādas situācijas tāpat notiek, varbūt ne tik foršas. Tas ir, lai mēs arī augtu, attīstīties. Un, pilnīgi visu mēs nevaram izbēgt, un tā kā pilnīgi visu mēs nevaram tomēr kontrolēt, jo kaut kas jau mums tur tomēr ir ielikts, bet ir daudz kas, kā mēs varam vispār uz to paskatīties, un kāda mums ir attieksme par to. Un, tā. Un, ir tā piepildījuma sajūta, par to es arī pastāstīšu vēlāk savu piemēru. Un, tāda pateicības sajūta un prieks vienkārši dzīvot un atrasties šeit uz pasaules. Un viss ir viegli un nav jāiet tur citiem bubināt virsū vai rakstīt komentārus. Tā kā vienkārši cilvēks ir pats ar sevi apmierināts, viņš dzīvo un viņš visiem novēl labu. Un, tā kā, lai gan man jau liekas, ka gandrīz visiem tā ir, bet es saprotu, ka es dzīvoju tādā savā burbulī, ka man apkārt ir tādi forši cilvēki, bet, kad paskatoties kādus raidījumus vai komentārus palasot, tad es saprotu, ka nav tā visiem. Tā kā, diemžēl. Izskaidrot to, principā, saule deg, un tad ir periods pēc mēneša, kad ir vienkārši slēdzams, un tad sākās viss tās sajūtas. Viņa atkal iedegās. Jā, tā var būt, vai kaut kas ir tā kā, tad tur ir tas emocionālais viss, tā kā, tur mēs varam pastīties pēc tam tā vairāk to tavu karti, bet, vienkārši arī vēl ir tas, kad ir kaut kādas lietas, ko jau mēs darām, mēs pierodam pie viņām, un tad ir jāiet tikai nākamajā līmenī, un bišķiņ jākāp ārā no tās komforta zonas un jāaudzē tas vēriens, un tad mēs atkal varam dabūt to sajūtu. Tā kā strīziņ garas tā gāri, un tad vienā brīdī nevar izkāpt vairāk. Jā. Paskatīsimies. Bet tu jau saproti, ka tev viss ir dedzis jau visu laiku, ka viss ir forši. Jā, vēl jau arī ir, protams, no kaut kādiem dzīves periodiem atkarīgs no kartas izdzīvošanas, no katra gada kaut kādiem stāvokļiem. Tā kā, tas jau arī ietekmē, un tas jau viss jāstāst tādā kopus, kā, un arī vai viss pamatiņš ir sakārtots, ēšana, miegs un labbūtība un tā tālāk. Tā kā, tad te ir arī te ir tādi noteikumi, jeb ieteikumi, kas, ko ņemt vērā vispār tikai tos sārakstus savus pildot, darot, ieviešot ikdienā. Viena tā svarīgākā atslēdziņa, kas jau ir īstenībā daudzās lietās, ko mēs darām, ir apzinātība. Jo mēs apzinātāk to darām, jo mums ir labāk rezultāti, vai ne, Roberta? Tavas telpas nosaukums. Jā, tā kā, tur ir tā burvi atslēdziņa, it kā liekas, nekas tāds, bet, pielietojot to apzinātību, tomēr viss kaut kā savādāk notiek. Protams, regularitāte, nav tur jēgas vienu darbību vienreiz nedēļā papildīt, īsti nebūs nekāds labums, vai arī, kaut ko dari, ir baigi forši, un tad atkal nedara neko, un tad atkal viss slikti.
Tāda ir dzīve. Bet tāpēc, jā, ieteicams regulāri, pēc iespējas vairāk, bet, protams, skatoties, cik mēs varam vispār to izdarīt, jo, protams, darbs, mājas, bērni, tas ir pilnīgi normāli. Ne visiem ir brīvais grafiks, kad daru to gribu katru dienu. Atkarīgs, jā, no dzīves sezonām arī. Fokus, ļoti svarīgi, kur mēs fokusējamies, ko mēs domājam, ko mēs darām, tā kā mēs sākam pildīt. Piemēram, ja ir tā, ka liekas, ka nestrādā vai es tagad sākšu mēģināšu, tad svarīgi padomāt, par ko es vispār domāju, lai nav tā, ka man viss slikti, man nekas nesanāk. Tas arī, jo enerģija vairojās, un tad tā enerģija viss aiziet tajā virzienā, un arī beigās sāk sliktais viss vairoties. Tāpēc, fokusējamies uz to, ko mēs gribam vairāk. Viss saraksts. Šis ir interesants, jo citiem tas saraksts ir garāks, citiem ir īsāks. Tas atkarīgs no tiem rādītājiem un kādās zīmēs mājās viņi iekrīt, vai viņi pārklājās vai nepārklājās. Un viss saraksts ir jāmēģina kaut kādā laika posmā ieviest, pamēģināt tur visu kaut ko, jo viņš sastāv no vairākām daļām, un tad, ja mēs vienu daļu tikai darām, tad mēs varam nejust tos efektus tik daudz, kā vajadzētu. Un vēriens, kā jau es tev teicu, ka katrā darbībā mēs varam iet dziļāk, arvien dziļāk. Tas ir viss dzīves uzdevums. Es nevarēšu pateikt, tagad dari šitā un tā. Tas katram pašam jāsajūt, jāmēģina, jātestē. Bet tad te ir tā sajūta, ka es jau šito daru, labi, ir viss baigi forši, man savs strādās, var tur tālāk turpināt. Bet īstenībā tad bišķiņ ir tas, ka jāapmēģina atkal kaut kas jauns, kaut kas lielāks, vairāk, dziļāk ieiet tajā, katrā tajā darbībā kaut ko var atrast. Bet tad tas jau atkal ir jūsu uzdevums pašu, jo pirmkārt ir ļoti daudz varianti un miljonus veidi, kā katrs var to vienu, to savu teikumiņu iztulkot, izdarīt un izdzīvot. Un tāpēc katram ir tālāk pašam jāizdomā, ko un kā es tieši gribu, un kur es gribu iet, kur es gribu audzēt to vērienu. Un par pretestību runājot. Šis arī bieži ir, īpaši, kad cilvēks sāk kaut ko jaunu darīt vai mēģināt, tad ir tāds, tā pretestība ieslēdzās, jo, pirmkārt, tas ir kaut kas jauns, un tad, ja kaut kas jauns, tad psihei tas ir bīstami, tas ir normāli. Un vēl var būt tā, ka jūs ieraugat savu sarakstu un skatāties, ka, tur ir tāda darbība, es šito toču nekad negribu darīt, šis nav par mani. Tā var būt viens variants, vai jums ir nepareizs dzimšanas laiks, kaut kas nesakrīt, tad liekas, ka nav. Bet visbiežākais, kas ir, kad vienkārši cilvēkam kaut kad jaunībā, bērnībā ir, vai pusauģu gados ir, viņš gribējis kaut ko darīt, bet kāds viņu ir apspiedis vai kaut ko pateicis, neļāvis, un tad tajā brīdī arī rodās tā mazā trauma iekšā kaut kur te, un tad, kad mēs ieraugam, tad liekas, ka nē, vispār tā kā nē. Vai arī, piemēram, tā saulīte ritīgi nedeg, un tad skaties un liekas, ka vispār tas nav par mani, tad tā arī mēdz būt, bet tad ir ļoti grūti, tā kā vispār tad tam cilvēkam baigi jāsaņemas un jāsaprot, ka tas točni ir par tevi, vienkārši pamēģini, nebaidies un noriskē. Tā. Un arī izkāpt no komforta zonas. Ik pa laikam ir ieteicams. Šeit ir tie efektiņi. Vairāk enerģija, tas ir tā, viņa var būt gan fiziskā enerģija, gan vienkārši enerģija tāda, kad jums sāk nākt iespējas, vairāk kaut kas saliekās, atkal pēkšņi tur piezvan kāds un kaut ko te uzaicina kaut kur, vai tu dabam kaut kādu pielikumu darba vai kaut kādu jaunu iespēju. Tādā veidā tā enerģija tā kā vairojās un, caur iespējām, caur idejām, kas mums nāk, un tad vienkārši, vai mēs to ejam, daram, realizējam, un nopelnam vai nenopelnam, jo enerģija ir nauda, bieži vien vis kaut kur ir dzirdēts. Tā kā, šeit no astroloģijas puses skatoties, tas ir tādā veidā. Pārliecība, sevs dzirdēšana, viss tas, ko jau mēs skatījāmies pie ieslēgtas saulītes, tur patiesībā, ja es runātu pirms kāda gada, tad es par katru varētu pastāstīt kaut kādu savu piemēru, kā ir bijis un kā notika, bet šobrīd es esmu īstenībā ļoti daudz ko aizmirsusi. Vienīgais, es par vēlmēm.
ka vēlmes sāk piepildīties riktīgi ātri. Nu, man bija vairāk piemēri, bet tāda spilgtāko, ko es atceros, es tur sāku visu kaut ko darīt. Un es domāju, un skatos te savā sarakstā, man ir runas kursi, man ar balsi jāstrādā un tur jātrenē un tā. Un es domāju, būtu baigi forši, es varētu iziet pie tā viestura Meikšāna, bet viņš ir Rīgā, un man tagad vispār tikai nesanāk nekādā veidā uz to Rīgu braukt uz tam kursiem. Un es domāju, labi, kaut kad nākamgad. Tas bija kaut kad rudenī, septembrī, kad es to domāju. Un vienkārši pēc 2 nedēļām es pēkšņi ieraugu, ka viņš būs Liepājā ar saviem runas kursiem. Un es domāju, nopietni. Tā kā, it kā sakritības, jā, bet man tur beigās bija ļoti, ļoti daudz tās sakritības, kad man likās vienkārši, wow, riktīgi interesanti. Arī tādas sīkas lietiņas vienkārši, jā, vai mēs to pamanām vai nē, bet vienkārši tā dzīve pirms, kad tev ir riktīgi visu laiku tā saule un dzīve pēc tam, kad cilvēkam, kurš to sajūt, var ļoti labi just to atšķirību. Tā. Jā. Jā, godīgums, tas ir īstenībā tāds blakus efekts labs, kas nāk līdz, kad tu sevi riktīgi labi iepazīsti. Tas ir īstenībā no jebkura instrumenta, tas nav tikai no astroloģijas, tas ir no visa, kas vien iespējams, vienkārši, ka tu piekļūsti sev tuvāk un tu saproti, kas tu esi. Un, tad tu vienkārši vairs nevari samelot ne sev, ne citiem. Un, kad tu jau esi apzinājies un, kad tu ej tajā, tad baigi grūti paliek, baigi grūti paliek melot un būt tam, kas tu neesi un darīt kaut ko tu negribi. Vai ne? Roberts māja galva. Lūk tā. Tā, paskatīšos atkal, cik ir laiks. Labi, mēs varētu iesākt to praktisko, vai arī varbūt mēs pēc tam skatīsimies jūsu tieši tās kartas. Es domāju, ka mēs pēc tam, es biju domājis, ja būs vēl kāds vairāk, tad mēs varētu šo paskatīties. Bet, jā, te ir kāda izskatās jūsu katra karte, katram viņa ir savādāka. Visādas līnijas, ķeburiņi. Kāds kaut ko saprot? Jā, es arī neko nesapratu sākumā, un man likās, kā vispār kaut ko tādu var saprast, jo, ja godīgi, astroloģija ir ļoti, ļoti komplicēta zinātne, es pat nezinu, valoda, daudzu gadsimtu garumā veidojusies, un tur tiešām ir jābūt ļoti asam prātam, lai saprastu, jo, man liekas, ka visi nevar. Tā kā man matemātikā augstākajā bija 10, tad man, tādas lietas tā kā arī, sanāk, bet tāpat es citreiz mežu tās smadzenes un ir tā, ka paiet ilgāks laiks, lai vispār saprastu, lai visu tur salikt kopā, jo, tiešām ir sarežģīti. Tā kā. Un tad mēs katrs meklējam, tad šādi izskatās tā saules zīme, un tad mēs viņu atrodam, kur viņa atrodas uz to aplīti, un tad skatāmies, pie kuras zīmes un kurā mājiņā viņi tur iekrīt un tā tālāk. Bet tad to es jums pēc tam parādīšu, kā jūs varēsiet paskatīties. Un tā kā mēs to esam noteikuši, mēs skatāmies tās savas zīmes, pierakstam, un tad tālāk man tā doma bija parādīt, kādas vispār ir tās darbības katrai zīmē mājai. Un tad tas rezumē ir tāds, ka mēs īstenībā par visu, kas notiek, esam paši atbildīgi, ka mēs ļoti daudz ko varam ietekmēt. Un to es arī jums novēlu. Paldies!